Tātad šīs dienas īpašais deserts būs siera kūka ar cukurotu ingveru un riekstu pralinē. Lai to pagatavotu, mums vajadzēs Filadelfijas sieru, miltus, olas un cukuru, kā arī mandeļu skaidiņas, lazdu rieksts, šokolādi vēlams rūgto un pūdercukuru. Un pagatavošanu. Ņemam visas sastāvdaļas, liekam vienā mikserī un visu samaisam kopā. Tas nozīmē, ka mums vajag Filadelfijas sieru, miltus, olas, olu dzeltenumus un cukuru. To visu vajag saputot, kamēr viss ir izšķīdis. Pēc tam mēs sagatavojam formiņas, viegli viņas ietaukojam, vēlams ar pūšamo neitrālu augu eļu. Ieliekam iekšā nedaudz cukurotu ingveru gabaliņus, saliejam iekšā masu, ieliekam paplātē, ieliekam ūdeni, liekam krāsnī pie 90 grādu temperatūras un gatavojam apmēram 1 stundu, kamēr viņas ir viegli tādas stingras konsistences. Ja. Viņas pēc tam ir jāļauj atzist šīm te formiņām un tad var izņemt ārā jau gatavo siera kūku. Ja mēs dalām viņu divās daļās, tātad taisam lielāks un mazāks, tad lielās mēs gatavojam apmēram stundu, maziņās gatavojam proporcionāli mazāk, apmēram pusstundu vai 20 minūtes. Ja? Lai pagatavotus riekstu pralinē, mums vajag lazdu riekstus, mēs viņus samaļam blenderī, jeb robokopā, pievienojam maltas mandeļu skaidiņas vai arī maļam visu kopā, pievienojam pūdercukuru un pievienojam šokolādi. Šokolādi vajag izkausēt tādā istabas temperatūrā, lai izveidojas viendabīga mīksta masa. Mēs viņu liekam starp divām pergamentu papīra sloksnēm un rulējam, kamēr mums ir smuks līdzens cepumiņš. Un tad mēs viņu izspiežam un varam uzglabāt viņu saldētavā ļoti ilgi, ja vislabāk viņš glabājas tieši saldēts. Ja. Pasniedzot, protams, mēs viņu ņemam ārā un tā kārtojam jau ar atdzisušo siera kūku un dekorējam un pasniedzam.